Mēs visi dzīvojam ļoti skaistā, bet arī ļoti sarežģītā laikmetā. Un šis ir jūsu laiks, kad Latvijas Kristīgā akadēmija, kā moderna augstskola, aicina jūs studēt. Latvijas Kristīgā akadēmija ir dibināta 1993. gadā ar noteiktu stratēģisku uzdevumu sagatavot speciālistus ar teoloģisku izglītību modernās sabiedrības vajadzībai. Latvijas Kristīgās akadēmijas visas studiju programmas ir regulāri saņēmušas akreditāciju uz 6 gadiem, bet pati augstskola ir akreditēta 1993. gadā ar beztermiņa akreditāciju. Latvijas Kristīgā akadēmija ir unikāla augstskola, jo gatavo labus speciālistus gan baznīcai, gan sabiedrībai, gan tautai. Un gribu uzsvērt, ka akadēmijas teoloģijas studijas programmas ir vajadzīgas, lai vadītu cilvēkus mūsu sekulārajā sabiedrībā. Mēs esam izveidojuši ļoti modernu teoloģijas programmu, lai cilvēki varētu vadīt citus cilvēkus ar šīm zināšanām, ko viņi iegūst uz teoloģijas bāzes. Piemēram, teoloģijas maģistrantūra ir integratīva maģistrantūra. Šeit var atnākt jebkuras humanitārās un sociālās jomas speciālists un iegūt teoloģijas maģistra gādu. Ļoti priecē šī mācību iestādē ticības, lūkšanas dzīves saikne ar teoloģiju, ar ikdienas dzīvi. Ar ļoti priecē pasniedzēju kolektīvs, kas ir saliedēts, kas ir ļoti kompetents un ir saprotošs. Arī pasniedzēji veido savā veidā tādu garīgu ģimeni, palīdzot savstarpēji. Un īpaši aizkustina, ka mēs katru darba dienu iesākam ar lūkšanu šeit, šī kapelā, jo tieši Kristus klātbūtne, kas kapelā ir visvairāk piedzīvojama, ir tā, kas tad ļauj saprast ticības noslēpumu. Mani sauc Jānis Vējš, es strādāju Kristīgajā akadēmijā kopš 94. gada. Esmu šajā laikā redzējis vairākas studentu paaudzes, bijis kopā ar ļoti radošiem kolēģiem. Esmu attīstījis arī koncepciju, kas ir saistīta ar filozofisko, teorētisko, teoloģisko priekšmetu apmācību šajā akadēmijā. Pirmām kārtām, kā tāds centrālais koncepts man ir kristīgās civilizācijas, eiropeiskās kristīgās civilizācijas jēdziens, un kura centrā atrodas kristīgā teoloģija, un caur šo teoloģijas prizmu arī tiek aplūkota eiropeisko ideju vēsture. Līdz ar to arī studenti tiek gatavoti tādam domu režīmam, kāds ir attīstījies eiropeiskajā universitāšu sistēmā, proti diskusijām, atvērtībai, dažādiem viedokļiem, tam, lai cilvēks spētu argumentatīvi paust savus uzskatus par dažādiem ļoti konkrētiem, tā skaitā arī garīgiem, kulturoloģiskiem, sociāli, politiskiem procesiem, kādi ir norisinājušies un kuru mantinieki mēs pat labam esam. Mēs sagatavojam speciālistus sociālajā karitatīvajā darbā. Tā ir vienīgā augstskola Eiropā, kur var iegūt karitatīvā sociālā darbinieka specializāciju. Šī profesija ir ierakstīta mūsu likumdošanā kā svarīga profesija ar attiecīgu diplomu, kas dod līdzvērtīgas tiesības beidzējiem strādāt līdzās sociālajam parastajam darbiniekam. Kāpēc? Tā ir īpaša profesija, tāpēc, ka šajā studiju programmā studenti apgūst ļoti padziļināts antropoloģijas zināšanas. Šeit, Kristīgā akadēmijā, mums tiek mācīts un dotas tādas zināšanas sociālā karitatīvā darba veikšanai, kuras būs vajadzīgas mūsu līdzcilvēkiem, lai viņiem palīdzētu rūpējoties par viņu dvēseli, garu un miesu. Es esmu ļoti gandarīta, ka man ir bijusi tā iespēja satikties un sadarboties ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. Un man ir ļoti liels prieks, ka pagājušajā gadā arī mūsu likumdošana tika sakārtot līdz pēdējiem, ka tāpatās kā visā Eiropas Savienībā, arī tagad tās mums Latvijā ir atzīts sociālais karitatīvais darbinieks, un viņš var strādāt ne tikai kā sociālais darbinieks, bet tieši var strādāt savā specialitātē kā sociālais karitatīvais darbinieks. Arī jauna
valsts atzīta, leģitimizēta studiju programma ir Bībeles māksla, kuru sagatavo ikonu gleznotājs. Neviena cita mākslas augstskola to nedara. Ne Latvijā, ne daudz viet citur Eiropā. Tāpēc, ka ikonu glezniecība prasa ne tikai zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas zināšanas, jā, arī tās, bet prasa ārkārtīgi senas mākslas vēstures teorijas zināšanas un arī teoloģijas zināšanas, un to visu šeit studenti apgūst. Latvijas Kristīgajā akadēmijā es vadu grafikas nodaļu, kā arī esmu pasniedzēja. Studenti apgūst vairākas grafikas tehnikas, iegūstot profesionāli izglītojošā rakstura pamatzināšanas grafikas mākslas teorijā un praksē. Un studentiem pēc augstskolas pabeigšanas pavērās lieliska iespēja popularizēt garīgās vērtības un realizēt sevi, izmantojot grafikas valodu. Šeit cilvēki apgūst klasiskās zīmēšanas pamatus, kompozīcijas pamatus, grafikas pamatus visās tehnoloģijās, bet pats augstākais ir spēja uzgleznot ikonu. На сегодняшний день в Латвийской христианской академии очень большой интерес к иконописи. Здесь очень хорошая возможность изучать это сакральное искусство довольно глубоко. Великолепные теоретические лекции, роскошная мастерская, библиотека, литература. Все это позволяет делать очень хорошие шаги и успехи в этом направлении. Latvijas Kristīgā akadēmija piedalās nopietnos Eiropas komisijas pētniecības projektos. Arī pašreiz mēs vadām lielu kultūras projektu, kurā ir iesaistīts daudzas Eiropas zemes, un šis projekts pēta starpkultūru dialogu, kādi ir sakrālās mākslas elementi nacionālajās mākslās. Latvijas Kristīgā akadēmija izpilda arī sociālās jomas pasūtījumus pētniecībā, un tas ir tāpēc, ka teoloģija strādā ar ļoti lielu metodoloģiski dziļu iegrimi starpkultūru izpētē. Es ļoti pozitīvi vērtēju Kristīgās akadēmijas veikumu starptautiskajā sadarbībā. Īpaši jāatzīmē Eiropas komisijas finansētie projekti, kas ir saistīti ar intensīvajām studiju programmām, kur studenti atbrauca uz Latviju no dažādām augstskolām un 2 nedēļu prāta vētrā veido sociālo dialogu, veido tās prasmes, mēs varētu mācīt mūsu līdzcilvēkiem humānās vērtības, lai mēs varētu ne tikai ekonomisko pusi un sociālo pusi uzsvērt, bet arī šo humanitāro virzienu. Bieži studenti vaicā, vai es varēšu doties uz starptautiskajām apmaiņas programmām dažādās citās Eiropas augstskolās. Jā, protams. Latvijas Kristīgā akadēmija ir Eiropas starptautiskās universitāšu hartas locekli, un Erasmus programmas ietvaros jūs varēsiet doties uz tām augstskolām, ar kurām akadēmijai ir līguma attiecības. Mūsu augstskolā ir arī mūža izglītības centrs, kurā mūsu beidzēji parasti, bet ne tikai arī citu augstskolu beidzēji apgūst tālāk tieši jau profilētas zināšanas, lai savā specialitātē iegūtu vēl augstāku kvalifikāciju. Lai jūs nebaida vārds Kristīgās akadēmijas nosaukumā. Mūsuprāt, patiesība ir grūts jautājums, un kristietība sniedz ļoti dziļas atbildes uz šo sarežģīto jautājumu. Mēs aicinām šeit studēt visu konfesiju kristiešus un arī nekristiešus. Šeit ir ļoti atvērta, zinātniska un izglītības vide.